Pirms izšķirošā datuma 17. septembra autiņš ir tapis. Pāris dienas izbrauksim Zemgali un tad turpināsim pēc šīm vēlēšanām, kurās mūsējie noteiks, kāda būs Latvijas nākotne. Rūtas kā dzīve. Vienīgais ejošais laitveids Latvijā. Vai izņemt uz šādu? Attaisam vāku ar elegantu rokas kustību. Nu kā jau armijā. O, malači. Aiziet. Es gan domāju, ka te neko nevajag ņemt nost. Kaudz ir rezerves daļā. Kas tiek skaldīts? Kā? Degviela tiek gatavot. Vai tā? Pirmais, kā radās vispār šī doma, kas man iedvesmoja, bija kāds stāsts, kas likās gan neticams. Ir kāda latviešu jauna ģimene, paņēma čiekurs, atrada mežā, pacēla un izdomāja, tā ir lieta. Un izdomāja taisīt no tā biznesu. Uzbūvēja rūpnīcu, uztaisīja skaistu iepakojumu un tagad eksportē apmēram 2 fūras mēnesī uz Rietumu Eiropu un pārdod čiekurs 40 gabalu čiekuru 3 eiro par paciņu. Un es domāju tā, ja mums pa čiekuri, kas mētājās tepat pa zemi, tiek pārvērsti vērtībā. Pirmskara Latvijā bija autiņi, kas brauca ar paša enerģijas nesēju, kas pat Latvijā saražojās ar malku, un arī pēc kara braukuši. Bez tam Eiropā tepat vēl daudz cilvēku vēl tagad to izmanto. Varbūt saudabīgi, varbūt jocīgi, varbūt kādam dīvaini, bet savējais. Tāpēc radās ideja uztaisīt šādu autiņu, lai pierādītu, ka mūsu enerģija, latviešu enerģija ir tepat visapkārt. Mēs to varam likt lietā, lai nebūtu atkarīgi no kāda cita. Es esmu maziņš lodīgs, bet toties kāda enerģija. Latviešu enerģija. Latviešu. Mūsējā.